Tu filmē? Kas? Ko? Tev filmē? Filmē, jā, davai. Maucam. Nu ko? Kā jau mēs teicām, vakardien nomizojām pirmos konkurentus kamaniņās, bet, draugi, tas ir tikai sākums. Šobrīd mēs esam pie olimpiskā uguns, padalīsimies nedaudz ar to, kā mums ir gājis. Mēs turpinam savējo iesākto, kas tas varētu, kā to mēs saucam? Ekspedīcija. Gan ekspedīcija, bet mums ir tāds nolikts, mērķis ir 1000 pumpīši. Ja? Katru dienu mēs atpumpējamies pa 100 reizēm, lai neieslīgtu tikai vienkārši kaut kādā atpūtā, bet arī mēs, lai piedalītos kopējās sportiskās aktivitātēs, katru rītu mēs 100 reizes atspiežamies un 100 reizes pietupamies. Mēs to iesākām vakar, turpinājām arī šodien no rīta. Cerams, mēs to varēsim un spēsim izdarīt arī rīt. Bet, prieks arī, protams, par mūsu sportistiem. Ko mēs vēl nedaudz par Milānu, ja es varētu pastāstīt tā, ka, protams, nebeidz pārsteigt to, ka kafija šeit ir 2 reizes lētāk nekā pie mums Riga Plaza. Es Riga Plaza kafejnīcā pa eiro kafiju var nopirkt tikai piekdienās pasakot speciālo koda vārdu, ja. Tā, nevar pie mums nopirkt espresso pa eiro. Protams, cenas te ir patiešām lētākas nekā Rīgā. Mēs nošērosim, cik kas kā maksā, bet, jā. Tomēr pilsēta Milāna ir dibināta 600 gadi pirms mūsu ēras, ja, salīdzinot ar Rīgu, kura dibināta 1201. gadā. Un šobrīd, 2026. gadā, jānoskatās to, kad vienkārši pie mums cenas ir stipri augstākas kā šeit, pat, šur tur pat 2 reizes. Saņemamies, kaut ko daram šī lietas labā, bet pietiek par to, ja, respektīvi gribat lēti atpūsties un paskatīties sportu, braucat pie mums uz šejieni, ja. Labi, pietiek te tā kā par kaut ko, Kalvi, kā mums sportā? Sportā šodien mums bija biatlona klasika, vakar bija džekiem biatlona klasika, šodien bija meitenēm biatlona klasika. Gribētu izcelt to, kad mums Bendikai Baibai slēpjas slīdai fantastiski, tā forma fantastiska. Nevar vēl joprojām trāpīt mērķī. Klausies, kaut kā mums te neiet. Ar otro soli distancē 2 ātrākie apļi no 4, ja, starp visām slēpotājām. Esam kaut kur 20 plus vietās, ja, 22. man liekas. Ja. Pārējām meitenēm tur neiet tas solis tik labs, ja, bet Baibai fiziskā forma fantastiski slēpjas iet. Nevaram mēs vēl sašaut. Ja sašautu, būtu varbūt vēl kāda laba vieta. Ja. Tad džekiem līdzīgi, ja, nevaram trāpīt, bet arī nav tas solis. Ja. Kas mums ir? Ja, mums ir jauna, laba, bet mums ir jāatzīmē, mums ir jauna Siguldas Renes princese, sudraba princese, mums ir Elīna jau bota, ja. Jā. Visi lepni esam, ja, fantastisks rezultāts, sudrabs, ja, medaļa jau teiksim, spriedzīt noņemt, varam baudīt sportu. Tad vēl no tādiem fantastiskiem sniegumiem, kas būtu jāizceļ, ja, distanču slēpošanā, ja, klebo. Tas, ko tur čalis izpilda, ja, 2 disciplīnas, viņi šie spurti, skrējieni, kalna ātrums, kā viņš pārjoties pārējo fonu, nezinu, tur pieļauj, ka dopinga kontroli viņu izpreparēs no matu galiņiem līdz papēžiem, ja, bet gan jau, ka tīrs un viss perfekti, bet tā forma, ar kur viņš ir ienācis Milānas olimpiskās spēlēs, ir ārpus šīs pasaules, ja, tas tāds fantastisks moments, kas mums ir daislidošana, ja. Daislidošana arī puikas labi nostartēja, bet, laikam tie tehniskie lecieni un tā sarežģītība ir aizgājis tik tālu uz priekšu, ja, ka mēs arī ar bezkļūdu sniegumu nekur augstāk par kaut 17. vietu tikt nevaram. Tas nozīmē, kad skaistums un filigranitāte ir fantastiski, bet vajag kādu triku. Triki nav. Redzēs, kā būs tālāk. Viens čalīts mums tur tik tālāk uz nākamo disciplīnu. Tā kā tur arī būs vēl ko paskatīties, pasakot. Ja? Kas vēl? Lēnā garā ieejam galvenajā notikumā hoķis, rīt hoķis. Rīt mums hoķis, ja? Jānka, par hoķi tev. Bet pirms tam pasaka, kur mēs esam, Jāni?
Jā. Mēs esam fonā Arco de la Place, šī tā leģendārā arka Milānas centrā, kur arī deg olimpiskā uguns. Un ir skaisti šeit izbaudīt šo momentu šajā tekošajā brīdī. Ir lielisks laiks ārā un kārtīgam latvietim, kurš pēdējā laikā Latvijai baudīs tādu kārtīgu ziemu, tev ritīgi pasēdēt uz zemes un iečilot, jo ir tikai 10 grādi ārā plusā. Tā kā tā. Jā, par hoķi starp citu. Par hokeju tad, kā Kalvis minēja, jā, tad mēs gaidām lielo notikumu. Dažas nianses, ko noteikti varbūt var pieminēt, ir mums izvēlēts arī komandas, tā kā saka, vadība, jā, ir kapteinis būs Daugoviņš, asistenti attiecīgi būs Girgensons un Novis Balinskis, tā kā tas ir izdarīts. Tad mēs arī nesen dzirdējām, ka būs dažas izmaiņas 4. virknējumā, kur ies drīzāk Robertu Bukartu vietā pa sānu ies Ravīnskis, tā kā, tur tādi vēl slīpējumi pēdējie tiek izdarīti un gatavošanās, tā kā izstāsta, ka džeki ritīgi strādā un mēģina, kā saka, izmantot laiku maksimāli, lai pieslīpētu pēdējās nianses. Tā kā izskatās, ka tuvojamies lielajam momentam, ka būsim gatavi. Tas būtu īsumā droši vien par hokeju, un ko būtu vēl vērts pieminēt, tas, ka man šķiet, ka mēs arī turējām brīdi atpakaļ īši par mūsu brāļiem Igauņiem, ja, jo viņu slēpotājs tālēkšana aizlēca, diemžēl tikai uz 6. vietu, bet tik un tāds bija patīkam turēt arī īši par Igauņiem. Tā kā noteikti tas bija jauks moments. Jā, tad tas būtu par to īsumā. Jā, tad paldies, ka skatījāties, un tad līdz nākamajai reizei. Čau! Mizojam! Mizojam!